Vari lūdzu izlasīt uzdevumu. Mazā kvadrāta perimetrs ir 16 centimetri. Aprēķini lielā kvadrāta perimetru. Lūdzu, aprēķini. Tad mēs zinām, ka 16 centimetri ir viens mazais kvadrāts. Un mums 16 jāreizina ar 4. 16 jāreizina ar 4, jā? Jā. Nebūs tā. Tad, ja mums ir varam saskaitīt, cik reižu. Sveiks, Arķem! Tad mums tas perimetrs mazajam četrstūrītim ir 16. Mums ir redzama tā viena mala, 2, 3, 4 malas, jā? Es tev uzķēpāju pa līnijām. 4 maliņas. Cik šīs daļiņas, šīs te, ir lielajā četrstūrī? 1, 2, jā? Cik vēl ir? 3, 4. Jā. 5, 6. 6, 7, 8. 8. Mums sākumā vajadzētu to vienu to mazo maliņu noskaidrot, cik ir. Tad sākam ar to, ka uzzīmējiet lūdzu to zīmējumu. Cik centimetriem jābūt gariem īstenībā, viņš nebūs patiesais izmērs. Jūs varat uztaisīt, ka viena mala būs 1 centimetrs, un pēc tam noskaidrosim. Varbūt viņš būs citādi. Tas es nedzirdēju. Tad uzzīmējam 4 stūrīšus šitos zīmējumu, un redzat šitā sarkanā līnija, ko es novalku, viņa tad uzzīmēja tā, lai 1 centimetrs vienkārši. Tā kā 1 centimetru? Jā, uzzīmējiet vienkārši šādu figūru. Viena maliņa tāda. 1 centimetrs. Labi, tad stāstiet, kā aprēķināt lielā. Zināt, kas ir perimetrs vispār? Jā, mācījāmies. Arķem, kas ir perimetrs? Tas ir tur, kur ir dažas malas vienādajos centimetros. Ja te būs kvadrāts, kur visas malas ir 5 centimetri, kā tu aprēķinās perimetru? Jā. Tad visās 4 malās jāuzzīmē 5 un jāizrēķina, cik ir. Un cik būs perimetrs šitajā gadījumā? Par 5. Šitajā gadījumā 20. 20, jā, pareizi. Labi. Tad mums ir mazais tas 4 stūrītis. Jā, tad blakām nozīmē tieši to pašu 4 stūrīti. Ja viņam perimetrs ir 16, kā mēs noskaidrosim vienas malas garumu?
16 sadalīt uz 4 daļām. Lieliski, jā, rakstam pirmā darbība 16 dalīts ar 4. Tas būs 4 4 kas? centimetri. Labi, kas tālāk būs jādara? Jāsareitina citus kvadrātus. Mums ir, mēs iepriekš skaitījām tās maliņas ar sarkano krāsu, atceraties? Te bija 1, jā? Mums jāsaprot, cik ir visam apkārt. Cik šitai posmiņi ir visapkārt? 8. 2, 3, 4, jā, 8 mēs tā skaitījām. Un cik viens posmiņš ir garš? 1 centimetru. 4 centimetrus. 4 centimetrus, jā, kladē jums ir 1 centimetrs iezīmēts, bet viņš reāli ir 4 centimetri. Ok, tad kā mēs aprēķināsim visu lielo perimetru? Sareizināt 8 reiz 4. Jā, Arķom pateiks, cik tas ir? Tas ir 8 reiz 4. Tas ir 30. Labi. Cik kvadrātus jūs saskaitat? Es saskaitu 10. Nu, 10, jā. Cik bēlu saskaita? Es saskaitu. Es redzu 11. 11? Un kā tu ieraugi 11? Jā, ir vairāk kā 10 tur kvadrāti. Es saskaitu visus mazos kvadrātus. Jā, cik viņi ir? Visi lielo. 9 un tev lielo. 9. Lielais. Tas ir visapkārt, jā? Jā. Tad šāds te ir sarkanais. Labi. Un tad uz sāniem ir 4 stūris. Uz sāniem? Labi, es iezīmēšu, jā, tad domā šādu 4 stūri. Jā. Šādu. Ok, labi. Un tāds ir 1, jā? Nu. 12. 14. Ok, šis ir jau, tad jau līdz tik tālu jau bija 10, jā? Bez zilajiem jau ir 10. 14. Ne? 14. Varētu būt 14. Ko Bēla domā? Man šķiet, ka arī ir 14, jo es tagad arī saskatīju vēl. Jā, te 1, te 2, 3, 4, jā, pareizi ir. Jā, 14. To mums kladē. Var arī nezīmēt šo nerakstīt. Jā, tad 14. Varat uzrakstīt otrais.
Atbild 14 kvadrāti. Ko? Ok, ejam tad tālāk. Saskaitīsim rakstos. Tad katrs varētu savu piemēru. Teiksim, Arķom vari pirmo pastāstīt. Atceries, kā saskaita rakstos? Bet tas ir 80. Ai, tu cik ātri aprēķināji. Tas ir 80, jā, labi. Pierakstam. Tad Bella otro pastāstīs, kā rakstos. Nu, šitas ir grūtāks. Piemērs. Jāgos. Tas ir kā plūs vienkārši. Vispirms Arī mums galvā? Jā, no galvas es varu, bet es iztēstīšu, kā es rēķinu. Labi. 8 plus 5, mums jāsaskaita, cik ir 8 plus 5. Tas būs 13. Mums tad virs četrnieka jāuztaisa iekaviņa. Un tad tur virsū, tā kā uz iekaviņas jāuzraksta 1. Lejā? Un tad jāuzraksta zem piecinieka, zem svītras jāuzraksta 3. Ļoti labi. Un tad mums jāsaskaita 4 plus 6 plus 1, tas būs 11, Jā. bet mēs rakstīsim 111. 113. Jā, 113. Brīnišķīgi. Arķems arī atcerās, kā saskaita rakstos. Jā. Forši. Dodamies tālāk. Arķem pastāsti, kā tu atņems 3. Ko tie viegli piemēri tiek? Man jāpasaka tā kā rezultātu vai, jāpastāst, kā... Tev ir vieglais, tu vari arī galvā pastāstīt, kā tu aprēķini. Es nezinu tikai ar plusiem. Tad ar mīnus... Tas pats? Jā, tas pats pieraksti šito te piemēriņu, jā? Es varu kaut ko citu, nevis Bella pateikt. Tu gribi, lai Bella 3. pasaka? Nē, es varu. Es domāju, Es tas tās. Bija tur, ir 7, mīnus 3 un 7 mīnus 2. Un 7 Jā. mīnus 3 ir 4, bet 7 mīnus 2 ir 5. 54. Brīnišķīgi. Un tad, kad gatava Bella varētu 4. paskaidrot. Jā. Tātad mums no 3 jānoņem 5, bet tas nav iespējams, jo mēs vēl nemācāmies mīnus ciparus. Tad mēs aizņemamies no 9 10, un tad mēs virs 3 uzzīmējam iekaviņu, un tad iekaviņā ierakstām 13. Es pat tā neesmu darījis, bet ok, labi, 13. Es esmu aizņēmies, bet nerakstīju iekaviņu. Mēs no 13 paņemam 5, un tas būs vienāds ar 8. Mēs zem svītriņas, zem piecinieka rakstam 8. Tad mēs zinām, ka mēs aizņemamies 10 no 9, tagad tas pakļuva pa 8. Tad 8 mīnus 5 būs vienāds ar 3. Un tad mēs zem otra piecinieka rakstam 3, un tad rezultāts būs 38. Brīnišķīgi.
Labi, tad ejam tālāk. Arķim arī lūdzu izlasīt. Tas ir, arī to 4 punktu jāizlasē. Nē, tas ir 4. uzdevums. Jā, uzrakstiet 4. uzdevums lakladītē. Un tad 4. uzdevums mērkaķis pārvada 2 kg banānus par 1,53 kilogramu, bet pēc tam viņš noziedoja 40 centus. Cik naudas viņam palika? Tātad eiro kilogramā. Zināt, ko nozīmē eiro kilogramā? Jā. Nu, kā skaidro, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka 1 kilograms maksā 1,53 centus. Jā, tad tā tas ir, jā. Un ja ir 2 kilogrami, kā noskaidrosim, cik viņš nopelnīja par 2 kilogramiem? Jāsaskaita eiro, 1,53 centi kopā 2 reizes. Labi. Arķems varētu pateikt, kā tu aprēķināsi, cik tas ir? Es vienkārši nesapratu šo uzdevumu pilnīgi. Kā noziedoja 45 centus. Kāds ir? Tas nozīmē to, ka ir tas mērkaķītis, un viņam ir tādi banāni, jā. Lai kur 100 kilogramā būs 3 banāni, un tur būs kilograms. Tas ķekariņš. Un viņš pārdeva 2 tādus ķekariņus. Un katrs ķekars maksā eiro 53. Tā kā, ja atņemtu vēl 45 centu? Pēc tam jā, jo viņam vairs tā nauda nebūs. Tad viņam 45 centus būs. Tad pirmais, ja kas jautājums skan, cik maksā 2 kg banānu, tad Arķem, cik tas ir? Tas ir 3,06 eiro. Ļoti labi. Un pēc tam mīnus 45 centi. Jā. Bēla varētu to aprēķināt, pateikt. Varbūt Bēla, lai pasaka, kā var atņemt to. Tas ir tad 2 eiro un katrs 59 centi. Ne, 61 cents. Kā to pārbaudīt, saskaitams 61 plus 45. 1 plus 5 ir cik? 6. 6. 6 plus 4? 10. 10. Jā, tad jāsanāk tie 6 centiņi tur. Forši. Tad 2, cik? 61? 60 centus. Labi. Grūts bija uzdevums? Nav. Pierakstījām, jā? Jā. Nākamais uzdevums 5. Arķimo kārta. 9 metri mīnus 9 decimetri un mīnus
6 decimetri. 9 metri un 2 decimetri mīnus 6 decimetri. Jā. Cik tas ir? Tas ir, tas ir 8 metri un 8 decimetri. Nav 8 decimetri. Ai, 6. Labi. Un tad nākamā Bella. 6 centimetri, 7 milimetri mīnus 3 centimetri un 9 milimetri būs vienāds ar būs vienāds ar 2 centimetriem un 1 milimetru. Man liekas, ka nav. Zini, kā var pārbaudīt? Cik vienā centimetrā ir milimetri? 10, 10. Tātad 67 milimetri mīnus cik? 30. mīnus 9. 9. Jā. Sapratām, kāpēc tā ir? Jā. Arķems arī saprat? Jā. Labi, nu Bēlā atņemt šito rakstos. Pastāst mums, kā atņemt rakstos. Tātad 7 mīnus 9 nav tāds iespējams. Ir iespējams, bet mēs to nemācām. Aizņemamies, jā. Jā, un tad virs septiņnieku uzrakstam iekaviņu, un tad uz iekaviņas uzrakstas 17. Un 17 mīnus 9 būs vienāds ar 8. Un tad mēs zinām, ka mēs aizņēmamies no 6 1 decimetru. Tad mums sanāk 5 mīnus 3, un tas būs vienāds ar 2. Un tas būs 28. Un kāda būs, kas atbildē jāraksta? 2 centimetri un 8 milimetri. Brīnišķīgi. Tagad šādi uzdevumi ir. Mēs šito pildījām. Jā, kaut kas līdzīgs jau bija. Kad gatavi, pasakiet, jā? Es jau zinu. Es arī. Labi, tad apvelkam pēc 3. Jūs nemākat apvilkt. Pasakam, te ir 1, 2, 3, 4. Jā, tad pasakiet, kur atbildīgi pareizā. Pirmā. Otrā. Ok, nesakrīt, skatāmies. Mums tad, ja viņi saliekās kopā, tad tas sarkanīgi rozīgais būs šeit, vai ne? Skatāmies, ok, labi. Jā. Ir sarkanais, tas der. Tālāk ir gaiši zaļais. Šeit gaiši zaļais. Abiem ir gaiši zaļais. Labi. Tumši zaļais vai zilais, zilvan zaļais, tas ir šeit un šeit. Skatāmies, abiem sakrīt, jā? Beigās redzam, te ir vienam ir zaļš un vienam oranžs. Skatāmies, kas mums ir? Oranžs. Oranžs. Otrais. Apmēs?
laikam zinu kāds. Abi zinām. Laikam otrs, ne? Ok, tāpēc 3, 2, 1. Kura pareizā? Otrā. Otrā 4. Pareizā 4. Jo mums tā kā mums tā kā iekrāsojas te, nākamais šeit iekrāsojas oranžais, jā, šitais. Un tā vēl viens uz leju. Zilais uz augšu iet, izkrāsojas. Šādi te izkrāsojas. Un redzam, ka viņš sakrīt ar to. Tālāk. Gatavi? Jā. Kura ir? Otrā. Otrā, jā. Ar cik un kādiem vilcieniem jābrauc no Cārnikavas līdz Siguldai? Jūs zināt, varbūt? Nē. Nezināt, protams, ka nezināt. Lūdzu, tad šeit būs schēmiņa. Cārnikava un Sigulda ir ar diezgan lieliem burtiem uzrakstīta. Varat atrast, kur ir uzrakstītas? Vai nu Cārnikavu? Atradi, jā? Kur atradi? Viena ir dzeltenajā un otra ir zaļajā gala punktā. Jā, brīnišķīgi. Tad šī ir Cārnikava un te ir Sigulda. Kas tās ir? Jūs zināt, kas tās pa vietām ir? Kur viņas atrodas? Tās vietas. Nav nedaudz. Tās ir pilsētas Latvijā. Un te ir līnija, pa kuru viņas brauks. Tad vilcienim ir, zināt, ka vilcienim ir sliedes, jā? Jā. Zināt, jā. Un tās sliedes iet tad Rīgas pilsētās slīdes, tā kā Rīga ir galvaspilsēta, viņai ir daudz sliedes iet. Un viņiem iet sliedes dažādos virsienos. Viņas burtiski nav dzeltenā krāsā sliedes, bet ja mēs iztēlotos, ka viņas ir dzeltenā krāsā tās sliedes, tad jūs varētu aizbraukt no Rīgas pa dzelteno krāsu līdz te Cārnikavai, Saukrastiem un Skulpē. Bet pa zaļajām sliedītēm jūs varētu aizbraukt uz citu pilsētu. Zinu, tāpat vienkārši dažādi ceļi tie ir. Labi, tagad, un ir dažādi vilcieni brauc. Tagad pirmais jautājums. Cik vilcieniem jūs varat aizbraukt no Cārnikavas līdz Siguldiem? Cik jums vajag vilciens? Divus, jā. Viens būs tātad dzeltenais vilciens, otrs būs zaļais. Piekrītam? Jā. Ja tā ir dzelteno aizbrauc līdz Rīgai, un pēc tam no Rīgas līdz Siguldai. Ok, sapratām, jā, doma? Jā. Jā. Arķems arī saprata? Grūti, jā? Labi, bet tagad būs vēl grūtāk. Cikos jāizbrauc no Cārnikavas, lai paspētu būt Siguldā 5? Un tātad jums ir Cārnikava Rīga, kreisajā pusē. Tā bija kādā krāsā bija līnija? Cārnikava Rīga. Zeltenā līnija, atceraties? Un tad zaļā līnija bija Rīga, Sigulda. Un tas sāksim no Rīgas Siguldas. Ar kuru vilcienu jums ir jābrauc, lai būtu Siguldā? 5 bija jāapspēj, ja? 5. Jā. Ar kuru vilcienu mēs varam paspēt būt 5 jau Siguldā? Vai agrāk? Pastamies. Man šķiet, ka no dzeltenā
dzelzceļa stacijas, laikam, mēs varētu izbraukt 11. 20. Nē, jā, 11. 20. Jā. Un tad braukt no Rīgas uz Siguldu no 12.30. Un mēs būsim turklāt ātrāk. Un mēs tur būsim, zināt, ko nozīmē arrives, rekur? Jā. Ko tas nozīmē? Kad atbrauc? Kad atbrauc, jā. Mums vajag būt 5 tur Siguldā. Cik ilgi Tieši būtu jāgaida stacijā? Pusstundu, ja Rīgas stacijā mēs gaidītu apmēram. Jā. Jā, un mums vajadzēja būt Siguldā 5. Nebūs pa ātru? Es varētu būt ar kādu vēlāk vilcienu braukt, ne? Jā, varētu. Nav pa vēlu? Mēs varētu braukt ar vilcienu no 14.20. Zini, kāds vēl vajag no beigām skatīties. Cikos mums vajag būt? Mums vajag būt 5 vai agrāk. Kurš no vilcieniem šeit labajā pusē mums dara 5 vai agrāk? Mums dar 10. Skatāmies uz arrives. 5:43 mums der? Jā. Der. Skatāmies tālāk. 4:40 mums der? Jā. Der. Labi, paskatāmies tālāk. 6:18 der? Nē. Labi, tad mums šo vilcienu vajag, ja? Jā. Labi. Mums būs vēl dalīšana, vai ne? Dalīšana varētu arī nebūt vairs. Mums drīz beigsies. Vai reizināšana? Vēl 5 minūtes. Galvā, pēc tam par to varbūt parunāsim. Tad kurš mums vilciens der, lai mēs būtu Rīgas stacijā 15:30? Mums dara 14.20, vai mums būs jāgaida pusstunda? Jā, lieliski. Nu super, tad cikos jāizbrauc? 14:20, jā? Jā. Apsveic, jūs tagad varat domāt ceļu no kā ar vilcienu braukt.